Līdz ar septembra sākumu gaidāmas vairākas izmaiņas uzņēmumu VTO Valmieras sabiedriskā transporta kustības sarakstos. Jau sākot no tā septembra Valmieras pilsētā tiks atvērts jauns autobusa maršruts numur 12, kas nodrošinās iespēju bērniem no Burkānciem un Viesturlaukuma nokļūt uz nodarbībām Valmieras mākslas vidusskolā. Pēc valmieriešu vēlmes tas ir, lai nogādātu tos bērnus, kas ir Brīvības ielā un Viesturskolā uz mākslas skolu, pašvaldības atbalsts. Un tātad 8 reizes darba dienā mācību gadu laikā, mācību dienās, tātad sākot no 14:45 līdz 20. 8 reizes tātad autobus kursēs no Purva ielas uz Brīvības ielu, no Brīvības ielas atpakaļ caur Viesturskolu uz Purva ielu. Lai skolēniem nodrošinātu iespēju nokļūt mākslas skolā, jau pērn autobusi, kas devās virzienā uz Kocēniem, iegriezās arī Purva ielā. Tas turpināsies arī šajā mācību gadā. Pasažieru skaits, neteiksim, ka būtu ļoti liels, bet pagaidām izmaiņas netiek veikts, cerot, ka atkal sākoties 1. septembrim atjaunosies šo braucēju skolnieku skaits, kas vēlas nokļūt uz mākslas skolu. Lai bērniem atvieglotu pārvietošanos ar sabiedrisko transportu, vecāki aicināti iegādāties mēneša biļetes. Gan Valmieras pilsētas, gan arī Kocēnu un Burtnieku novada pašvaldības tās piedāvā iegādāties ar atlaidēm. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad tad Burtnieku novads ir parūpējies par saviem skolniekiem, un viņi var iegādāties abonementu biļetes ar atlaidi. Valmieras pilsētas skolēni var iegādāties mēneša biļetes ar atlaidi saskaņā ar saistošo noteikumu nosacījumiem. Un tāpat arī Kocēnu novadas skolniekiem ir pieeja mēneša biļetēm, un tāpat saistošie noteikumi pašvaldība nosaka, kā viņas tiek izsniegtas un kam. Jāatgādina, ka līdz ar mācību gada sākumu un vasaras sezonas noslēgumu gaidāmas vairākas izmaiņas arī starppilsētu un vietējās nozīmes autobusu maršrutos. Galvenokārt tās ieviestas, lai nodrošinātu bērniem iespēju nokļūt uz mācību iestādēm un atpakaļ. Sezonas maršruti, kur tika ar 1. jūniju slēgti, tagad ir atkal atjaunoti, un viņi kursēs tajā pašā režīmā, kā iepriekšējos gados mācību gada laikā, mācību dienās. Sezonas maršruti mazliet pagarinās, tas attiecās uz Valmiera, Gauja, Gaujmalas, kurš kursēs vēl trešdienās septembrī. Agrāk šī reisa nebija, tagad viņš ir atklāts jauns. Mazas izmaiņas ir arī otram sezonas maršrutam, tātad tas, kas iet uz Pulpoliem un Gaujmali. Vairāk nebūs 19. attiešanas laiks no autobusa, bet sakarā, kad ar gada laikiem un tumsas iestāšanos, tātad viņš tiek pārcelts uz 16:40. Plašāk ar izmaiņām sabiedriskā transporta kustības sarakstos iedzīvotāji var iepazīties uzņēmumu VTO Valmiera interneta mājaslapā.